Labrīt! Saule spīd, ir labs laiks, esmu Vācijā Bērzēnē, bet pietiek slinkot. Iesim skatīties. Šo video mēs samontējam paši. Čau, draugi! Šobrīd mēs atrodamies vietā, kur tuvāko 7 dienu laikā norisināsies vilku mācības ievirze. Dosimies paskatīties, kā viņam klājas. Diemžēl mēs vilkus neatradām, jo viņi visi ir salīduši savā salās. Bet tas nekas, jo tagad mēs iesim satikt teātra māksliniekus. Šobrīd mēs atrodamies Bērzēnas bibliotēkā, kur tuvāko 7 dienu laikā norisināsies teātra ievirze. Dosimies paskatīties, kā viņiem sokas. Laila, Elza, Justīna, Šarlota, Ieva, Jānis. Mēs strādājām pie ēnu teātra pamatprincipiem, eksperimentējām ar gaismu, ar dabas materiāliem un kā var veidot tādu iluziorisku pasauli no dažādām lietām. Šita visu ēd. Jā, un viņa neredz, to es apēdzu, un mēs aizējam šitā. Bet šito šādā veidā arī redz. Kas tev patīk visvairāk no šīs ievirzes? Kad mēs esam kopā un varam darboties, un mums atļauj izpausties, kā mēs vēlamies. Man patīk, mēs varam darboties komandā. Mūsu vingrinājumi ir ļoti interesanti, un tad bērniem arī iedegās acis un tādu azartu, un man liekas, patika viņiem tie vingrinājumi, spēles noteikumi. Jā, понравилось. Man ļoti patika. Es iepriekš neko līdzīgu nebiju darījusi, izņemot bērnībā, bet toreiz man nesanāca. Sapņojām teātri pamēģināt vēlreiz. Ko jūs gribat iemācīt bērniem, kāds ir jūs tas pats galamērķis? Pats galamērķis mums ir attīstīt radošumu, uzdrīkstēšanos, fantāziju, kopā strādāšanu, ka tu neesi viens komandā, un galamērķis, lai viņiem tiešām būtu pilnvērtīga un prieka pilna pavadīta nedēļa. Šo video mēs samontējam paši. dzeršanas veids, kāpēc tā? Tas ir slinkais Ēriks. Attiecīgi, tad, kad tev nesanāk ieliet tā skaisti kausā, bet no kausa ir jādzer. Ja? Tas ir tas, ko Tomašuns visu laiku māca, ka ir jādzer normāli no kausa, nevis no pudeles. Ideja ir tāda, ka sākums varīšanas ūdens ir 16 litri. Šī ir faktiski pati vienkāršākā recepte, kuru jūs redzēsiet, katrs, kam nav slinkums, var mājās savā virtuvītē. Es paņēmu bišķi lielāku katlu, tā, lai ir ko padegustēt pašiem un iedot citiem. Bet mans pirmais vārījums bija standarta virtuves 5-litrīgajā katliņā. Es gan neesmu atkārtojis vairs tik mazos apjomos, jo, diemžēl, tas laiks faktiski ir diezgan vienāds, vai tu vāri 5 litrus vai tu vāri 100 litrus. Liekam virsū vāciņu, ņemam sedziņu un sirsnīgi sapakojam tā, lai ir dikti kārtīgi. Es izmantoju šitam vecu saplēst buļammais mājās, kuru es neņēmu līdzi, jo pa lielam jau katrā mājā var atrast kaut kādu štruntu, kamā viņā ietīt. Tagad mēs sēžam šeit un baudam vācu aliņu. Pēc cik ilgu laiku mēs varēsim baudīt mūsējo? Kam ir pulkstenis? Pēc 41 minūtes mēs mūsējo aliņu iesim nokāst. Tad mēs viņu varīsim, un tad sestdien mēs viņu garšosim, varbūt pat piekdien. Sedziņu mēs vācam prom. Man rāda kaut kādi 59 grādi. Tā kā tas temperatūras kritums ir diezgan ļoti niecīgs.
Mums vajag šito visu nokāst. Sterilitāte. Šeit vēl nav svarīga. Mēs to visu vēl vārīsim līdz 100 grādiem un tā kā te tu vari kaut vai metīvus pirkstus bāzt iekšā. Vienalga. Ko tavs sirds vēlās? Un uzzinājāt arī pati kaut ko jaunu par alas veidošanu? Nu, praktiski visu. Jo es esmu redzējis alu tikai pudelēs. Un vēl stāstu, tā kā var kaut ko palaist garām. Patiesībā es sen jau gribēju kaut ko tādu izmēģināt, bet man ir tā iespēja un burvīgs brīdis, ka es to uzzināšu, kā to precīzi darīt, lai nebūtu kļūdaini, jātērē laiks. Kā mēs darām? Tā, Ines, nāc tuvāk, varbūt mēs pirmkārt gribētu jums, tev, es atvainojos, es jau kā pirmo, Paulinīgi pirmo. Ierakstīt to, ja? Tas tiks izgriezt. Mums ir tā priekšrocība, ka mēs varam izgriezt visu, kas mums nepatīk, atšķirībā no jums. Nē, protams, pēc tam mums visāda var. Plēži tā. Mēs jau pirmo stundu tikai sēžam. Neesam tālāk par kapu laukiem tikuši. Arheoloģija ir zinātne, kur ir ļoti daudz gudru cilvēku apkārt, kas visi saka tāpat kā medicīnā, ka viņi saprot. Un cik lāpsts jau ir sagatavots, lai raktu šajā nedēļā? Šeit mēs neraksim, jo atnāca āris un sabojāja visu mūsu cerības. Viņš teica, te nekā nav, es jau esmu izracījis. Tā kā mēs te neraksim, aiziesim varbūt līdz Alemaņu piemineklim vienam, kas šeit ir netālu tornis ar savu vēsturi un vēsturi ziņā Alemaņus var likt blakus mūsu latgaļiem, zemgaļiem, tas ir tas pats laikmets. Tad veidojās zeme, kur šodien dažās pasaules valodās nesauc par Vāciju, bet par Alemanu. Ko tu vēlētos iemācīties šajā ievirzē? Iemācīties domāt. Šoreiz domāt, kā domā vēsturnieki arheologi. Ko tu sagaidīji šeit vēstures sakarā šajā ievirzē? Ļoti interesants stāstus un pieredzes un vēstures faktus, kas jau piepildās manas cerības un ir ļoti labi. Par vēsturi interesējos kādus pēdējos 10 gadus, un skolas laikiem, un tad jau arī augstskolā. Kas tev patīk vairāk, politika vai vēsture? Visvairāk man ļoti patīk vēsture. Kāpēc? Vēsturē tur iegūst tādas lietas, kas tev ir interesēs kopš bērnības, bet politika man tā, viņi man interesē tik, cik, teiksim, tas ir ikdienā, tas, teiksim, kādreiz ziņas klausoties vai tā, lai galīgi neatpalikt, bet tomēr interesē vairāk vēsturi. Patiesība jāstāstā, rīt man jāiet tiesas priekšā, patiesība jāstāstā. Puišiem kājas nolīgušas, puišiem kājas nolīgušas, kurvus mēļus gādājot, kurvus mēļus gādājot. Alutiņ mīļais, nāc manās iekšās, es gribu ar tevi palustēties, es gribu ar tevi palustēties. Gatavi! Kus, 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 kus. Variantu ir patiesībā daudz, jo, piemēram, Bavārijā dejo ar visu nā, 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 bet 3x3 pēdējā laikā mēs dejojam pie šāda. La, 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 ar krustām rokām. Domājat, ka ieguvāt daudz punktus, jo zinājāt tautas dziesmas? Ja, protams, tā bija man mīļākā sadaļa. Vai ievirzes dalībnieki arī zināja tautas dziesmas Viktorīnā?
zināja, pie mūsu galda bija visi tādi dziedātāji savākušies. Tā kā ļoti forši bija. Un tad Als būs sestdien, piekdien. Mēs redzēsim. Viņš nevar atklāt visus noslēpumus uzreiz. Izbļaustīšos tagad un paliksim bez alus. Atnāks. Jāsargā noslēpumi. Kā aizgāja šo pirmā diena? Es domāju, aizgāja rimti, labi. Viss izdevās. Un vai pati piedalījies kādās ievirzēs? Es iemetu aci cepu virtuvē. Un es varētu teikt, gandrīz piedalījos visās, jo es visās biju ieskrējusi. Vai ir kādas traumas? Sīkas. Viena bija ļoti sāpīga, viena bišķiņa mazāk sāpīga. Kādas ērces arī nācās vilkt ārā? Jā. Vairākas? Nu, vienu redzēju, ko bija jāvelk. Dodam atkal rokas un dziedam tālāk. Rīga, Rīga, Jelgava, Pēterburgā, Rīga, Rīga, Jelgava, Pēterburgā, Bērsaimē. Tāpēc bija paruden, tāpēc arī šoruden, 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 tāpēc bija paruden, tāpēc arī šoruden.